Backyard Ultras koncepts ir pavisam vienkāršs. 6,7 km aplis katru stundu, ne vairāk un ne mazāk. Starta zonā dalībnieki ar savu atbalstu komandu drīkst iekārtot telti, kur pavadīt brīvo laiku, bet ceļš trasē ir jāmēro patstāvīgi. Sacensības beidzas, ja apli nenoskrien stundas laikā vai izvēlas nākamajā nestartēt. Uzvar pēdējais dalībnieks trasē. Vienalga, vai tie ir 100 km, maratons vai viens aplis. Šis formāts ļauj ikvienam izvēlēties savu izaicinājumu un lepoties par sasniegto. Es šajā pasākumā devos atbalstīt savu draugu Tomu, kurš lūšu pēdās piedalās jau 2. gadu pēc kārtas. Cik apļus Tomam izdosies noskriet un cik daudz tas no viņa prasīs. Par to šajā video. Pastāstīji, kas tu esi, kā par sportistu un kādas tavas attiecības ar skriešanu? Es neesmu, pirms pāris gadiem es vispār vēl nebiju īsts sportists, bet tad sāku braukt ar riteni, man ļoti iepatikās. Es primāri esmu riteņbraucējs un vēl pirms dažiem gadiem man riebās skriet, un tā nu es esmu. Man ļoti patīk tā ideja par to, ka mēs skrienam uz apli. Man uzrunā arī koncepts tas, ka mēs varam uztaisīt bāzīti, kur viss ir pieejams. Bet jā, jo riteņbraukšanā man tieši patīk tā repetitīvā lieta, ka tu vienkārši kusties uz priekšu un mazliet atslēdzies no tā visa. Un skrienot uz apli, manuprāt, ir diezgan līdzīgs efekts. Parādi, kas tā tur ir. Kad tu diez pēc... Var darīt tā, ka skrēju ātrāk, bet biežāk pastaigāju. Es tā kā dažās vietās pat paskrēju kaut kādu 5-30 pējas, vienkārši lai izlocītu kājas, un īstenībā palīdzēja. Thank you. Kartupeļu, biezputru un betafuel. Hell yeah. Varbūt pietiks? Vai vēl bišķi? Pareizi, ja paliek grūti, tad ir vienkārši Jāpadodās. jāpadodās. Varētu jāpadodās. 3, 2, 1. Aiziet! Super! Pagājuši gadu gāja normāli. Es daudz slimoju ziemā un nesanāca satrenēties tik labi, kā gribējās. Tāpēc šī gada mērķis ir noskriet labāk kā pagājuši gadu. Un 10 apļi, kas ir 67 km. Un tad pēc tam man ir tāds klusais sapnīts, ka būtu forši tikt līdz 100. Bet tad jau redzēsim. Galvenais ir tie 10 apļi. Hello! Šits labāk. Jā? Man liekas, tā žēlēja, un kartupeļu tieši trendīja. Ko klausījies? Es no sākuma klausījos Madonnu, un tad man bija 180 grādi un sāku klausīties Aphex Twin. Es, man liekas, jau esmu paspējis izdzīvot visu par šiem 5 apļiem. Man bija tā kā tīra laime kaut kādos apļos, tad liels bēcis. Tā kā nevis šitajā, bet iepriekšējā aplī. Un, jā. Man kaut kā tā. Man kaut kur tā... I mean, it works. Darēs. Man kaut kur ir tā pudelīte ar elektrolītēm, es to varētu iekapāt. Gājiens. Oh! Tieši no veikala atbrauc. Šis ir viss cilvēks. Jā. Right. Yay! Es varu mēģināt tagad uztaisīt vai arī tev uz nākamo tomu? Nākamā. Uz nākamo? Pasūtījumu nākamajam aplim?
Ar ko tu gribi nosvinēt maratonu? Jā. Jūs paši arī gribat taisn, ne? Es domāju, varat plēst to pastu. Un es vienkārši viņu ik pa laikam paēdīšu. Man jau vienalga, vai viņa silta vai augsta. Visu var, jā? Jūs arī paēdiet. Man daudz nevajadzēs. Jo man vajag ēst daudz, dzert daudz, vai ne? Bet, piemēram, pēc tā pēdējā apis sadzēros, pēdējās pauzes. Man tā kā nav. Es ir sākuma pastājā. Es nebrīnītos, ja sēdu vairāk kā tu, jo man šis viss ir rokas stiepienā attālumā. Visu stundu. Man arī liekas, ka es apēdus vairāk našas. 2004 jau. Setups ir tāds, ka ēdiens ies uz riņķi, pēc katra apļa es paēdīšu no citas kategorijas. Ir našķi, ir kosmosa ēdiens, visādi želējas, pulverīši un tā tālāk, un ir arī īsts ēdiens. Un tad pēc katra apļa to visu rotēt, lai būtu vēderam visu ok, jo ļoti liela daļa no šī ir pareizi paēst, kas man arī patīk. Es aizmirsu skaitīt. Sāc no 7. Labi, 7. Vai šis jau bija 8? 9. Jā. Tagad saka, ka te būs spiediens. Kā tons būs. Visu gāzīti iztērējām Neskvikam. Un tagad Tomam nevaram uzvārīt makaronus. Šis ir bēdīgi. Gribu zupiņu paņemt? Paņem zupiņu. Tur ir veģī? Jā, piejautā. Paņem zupiņu. Jā, kā kāvā. Kas notika ar pastu? Ir procesā. Jā. Ja mēs apsolam, ka nākamajā būs makaroni. Jā. Get excited for some pasta. Aiziet! Super! Jā, man ir vairāki kurpji pāri, man ir vairāk kreklu līdz šorti ekstra zeķes, lai ik pēc pāris apļiem uzvelk kaut ko svaigu un piemānīt sevi, kā es tikko esmu sācis skriet un es jūtos ļoti labi. Un zobu birsti, zobu pasta, kaut kur pa vidu iztīrīšu zobus. Tādas mazās lietas, jā, lai iedot sev to ilūziju, ka esmu svaigs. Šī ir tā daļa, kur jums jāsaka, looking good, champion, maz neizties nogurs. Visais jau labi nav. Paldies. Jā, līka. Tiešām. Tikai bišķi, kaut kas līko. Jā, man karstamīgi. Es eju atvēsināties. Dabar? Jā. Tas nebija viegli, bet mēs to izdarījām. Jā, Lučais brauc gāzi. Nopietni? Jo, jā. Un viņai vēl bija jāizstrāja Deklausēt te visu laiku. Nē, tur ir. Kāda sajūta? Kas skan ausīs? Jā. Es kā Jurģis atcerēties. Man vajag kaut kādas no bangers. Pagaidi, vēl ir Deadgirds. Tas būs vēlāk. Tas būs pēdējais. Tas būs pēdējais. Tad vēl nē. Vēl nē. Tāds malāts, tu liecies ļoti dzīvs. Ha? Tu liecies ļoti dzīvs. Tā kā man ir tāds smadzenes virs ķermeņa. Labi ir tas, ka man nekas nesāp. Asi. Man sāp tā, ka
Man viss ir sadzīts, un man tāds sajūta, ka man kāds daudzīs ar steku. Varbūt vajag padauzīt. Man bija gribētu tiešām. Būs ok. Jā? Jā. Vai arī bišķi maigāk. Jā. Šo varētu ātri. Ja zinu, ko varētu darīt? Paturēt šo krāsni. Un man ir tāds sajūta, kā ar visu to, ka es tagad jūtos tā, nu, jā. Es tikšu līdz 10. Kas būs pēc tam? We'll see. Man ir tāds. Mans nākamais mērķis ir, es gribu saulētu, jo ir saulrēt sagaidīt. Leķis uzvelk savu. Jā. Astotais! Sāk? Nesāk. Viss labi. Fresh. Jā, es bišķi non-verbal. Jā, viss kārtībā. Jā, es noguru. Tagad jau drīkst. Sāk nogurt pamazāk. Es cenšos, cik es varu, jo es gribu tā kā palikt šajā laikā. Lai ir tā kā iespēja atpūsties. Un vienkārši tas laiks, līdz atkal vajag pastaigāt, kļūst mazāks un mazāks. Jā, es domāju, nākamais aplis būs zilās ķedes. Varbūt jaunas zeķes. Un kaut gan zeķes, es nezinu. Šis ļoti labs, man vispār nekas nav sadošas. Tikai kājas piepampuši un nospiests. Vai tu vēlies, lai kādā brīdī tev sagaida pie finiša lietām, vai tu vēl aizvien plāno pēc nākamā arī nāks es nākušu. Man liekas, mirklī, kad es neatnāku uz telti, tad... It's over? It's over. Jau 3 minūtes, get fucked. Es apakot tik, cik tu noskatās. Jep. Gribu ierakstīt ziņu savam nākotnes kurš sēdēs pie datora un skatīsies uz nākamā gada vai? Mums vajadzēs, jā. Es ierakstu, tu vari ceļa vārdus nākamajam gadam. Čau, tu man. Nepiesakies. Man nav ko teikt. Ultra Andrew. Future Andrew. Jā, Man likās, ka es biju bišķīt Delulu un man likās, ka tik līdz mirklim, kur es biju pagājuši gadu, būs daudz vienkāršāk. Ka tas būs tāds, es teikšu līdz tam, kur es biju. Vari. 3, 2, 1, aiziet! tā, mēs īsti nesapratām, ko tu mums domā ar banānu, zemenēm un medu. Tāpēc mēs taisam vienu versiju, kur ir maizīte, un vienu versiju, kur ir vienkārši bļodiņā. Nav skaidrs, kā to ir paredzēts ēst, bet mēs cenšamies. To malacis! Jā, 8 minūtes līdz nākamajam aplim. Mēs apsēsties? Es nepiecāšos. Es no sākuma kurpes pārvilkšu. Es tevi izvilkšu. Jā. Es drīkst precizējošu jautājumu. Tu minēji zemeņas, banānu un medu. Tu domāji, maizītes vai kā augļus sagriezt, jo mēs taisījām abus? Augļus sagriezt. Okay. Es maizi negribu tagad. Vai? Un vēl žēl, lai nodrētu beta fuels.
Laikam pietampušas kājas. Man šitās ir tā kā platās kājas. Es nevaru dabūt virsū. Es vienkārši... Es skrienu lēnāk un lēnāk. Bet es tā kā... Nu, es cenšos. Es tā kā... Man šitais pēdējais aplis bija kā, es nezinu, noskrien ziemu. Pēdējais kilometrs. All out. Es domāju, ka... Viens vēl sajies. Par esmu vienu vai? Ļoti labi. Zemenīgi? Es to sandviču ar tofu grātu iet. Es maizi negribu tagad. Ja vien nezinu, laikam. O, tad jau ir. Tad jau vēl ir. O, divas vēl. Banāns, munkina var kremps. Aiziet, aiziet lēnāk. Good job. Top. Jūs esat izturīgi! Lielīgi turāk no sākuma. Kaut ko ēdīsi? Višķiet pastiek paši. Kāds kābo gumiju tārpiņu varētu. Dzeršos vēl? Šeit? Ko citi banāni? Ko tev vēl vajag saka? Jauns kājas. Kaut ko citu? Nezinu. Nē, es vēl pastu paēdīju. Lūks mugurā? Nebūs pat cieši. Cepurīt vilks. Apaušiņ cilvēks, nē. Ir varbūt jaunīgi izdara pa visu. Kas austiņās? Dēkļips? Pastraks. Pastraks? Jā. Aba? Padzīd līdzi. Nekusties pārāk strauji. Nē, man bija That's it. Vai izdodas? Vajag strāk čiboniņš? Nē. Man tikai vienīgais kājas pirksts. Nu, viņš piepams un zin, kā atsit pret saka. Čipsīte. Jā. Jā. Tieši stelts. Tas uztais paspēlējis nākamajam sev. Zinu, kas jādara tālāk. Like Nu. feel good? Like feel good? Energetic. Karoč, es riktīgi lēni skrēju. Un tad es vienkārši mēģināju skriet ātrāk, bet man nesanāca. Sāļš ūdens. Sajies. Tu izskaties optimistisks. Tas ir daudz cilvēks, kā pagājuši, kad tas nebija tā. Bet man tā kā... Jā.
Man gribētos, lai man vairs nav spēku un būtu tāds tā kā... Varat apstāties. Ja tu varētu pateikt sev, ka tas ir zit, tu vienkārši nevajag tik daudz trenēties ziemā. Es šito varētu atstāt. Jā? Tā ir ar austiņām mūzika. Es klausos Moglai, Slideboy. Pēc tā kā es jūtos, man liekas, ka... Nu, es centīšos ierakstīt tas nākamajā aplī, teiksim tā. Līdz ko es kaut mazliet paskrienu, man sadzenas kājas, un es vienkārši vairs nevaru. Es vienkārši vairs nevaru paskriet. Jā, man liekas, ka man ir palikuši kaut kādas 2 vai 3 minūtes, līdz sāks nākamais, un es gribu 3 minūtes. Es gribu pabeigt godam, pēdējā metri būs noskrieti, bet šis no manis ir viss. Šī ir bijusi fiziski viena no krūtākajām lietām, ko es esmu darījis. Hi, Tommy! Jā, no tā putnu torņa kalniņa līdz šajienai. Nu, es visu, kas man bija paņēmu, un es varētu skriet. Jo es tā kā negribēju arī ieskriet pēdējā sekundē. Un kaut cik ar cieņu. No vienas puses varbūt es sāku to apli, kā, nu, es jau iepriekšējā aplī zināju, ka laikam desidēju. Jā, jo man jau iepriekšējais aplis bija, nu, kā, nu, ļoti grūti. Tur bija starts ar simptomu, bet, Vajag jau kaut ko liek. soon. Friendship with running ended, now cycling is my best friend. Oh, longest run. Wow, savu domāju. Cik ir? 83,7.